Jā, šāda gadījuma dēļ patiešām ir vērts strādāt, bet pienācis laiks dienas satraucošākajam stāstam. Mūsu kolēģis svētkus pavadīja kopā ar ātrās palīdzības mediķiem Daugavpilī. Pavadījis vairākas stundas palīdzības stacijā, mūsu kolēģis saprata, ka laimīgā kārtā svētki vienā no Latvijas lielākajām pilsētām noris mierīgi, tomēr kļūdījās. Mediķi saņēma nesaprotamu izsaukumu un nolēma nekavējoties reaģēt, jo sieviete satrauktā balsī lūdza ārstu palīdzību, taču nepaskaidroja, kas īsti noticis. Ierodoties sievietes minētajā adresē, izrādījās, ka veselība sašķobījusies kādai kundzei gados, un ātro palīdzību izsaukusi viņas meita. Mediķi kundzei snieguši visu nepieciešamo palīdzību, un tad izrādījās, ka ar kundzi viss ir vislabākajā kārtībā, tāpēc šis izsaukums vairāk atbilda viltus izsaukumam, par kuru Daugavpilī jāmaksā 5 lati, bet ja izsaucējs ir dzēris, tad 10 lati, un šis bija dārgākais gadījums. Kad sievietes uzzināja izcenojumus, viņas iespējams nolēma mediķus sodīt. Kā tas notika, tūlīt pat redzēsiet. Алло, скоро быстрее, быстрее. Код подъезда есть? Алло. Tik neskaidrs bija izsaukums, uz kuru Jāņa pēcpusdienā steidzās Daugavpils ātrās palīdzības dakteri. Sieviete klausulē vien nosauc adresi, bet neviena vārda nepateica, kas noticis. Izsaukums izrādījās netālu no palīdzības stacijas, tāpēc jau pēc dažām minūtēm dakteri ar visu iespējamo nepieciešamo aparatūru klauvēja pie nosauktā dzīvokļa durvīm. Atveroties durvīm, sagaidījušā sieviete apgalvoja, ka viņas mātei palicis slikti un esot paaugstināts asinsspiediens. Vienlaikus kundze nenoliedz, ka lietots alkohols. Kad mērījumi neuzrādīja veselības problēmas un mediķi palūdz dokumentus, vienlaikus informējot, ka par viltus izsaukumu būs jāsamaksā 10 lati, tajā brīdī situācija diametrāli mainījās. Dakteri, kur pirms mirkļa steidzās palīgā cilvēkam, pateicību vietā saņēma pamatīgi lamvārdu devu un sitienus. Vissmagāk cieta mediķa brigādes dakteri, kurai pirms mirkļa ar vājumu sirkstošā kundze ieķērās matos un izplējas ar šķipsnu matu. Taču lielākās rūpes cietušiem mediķiem bija par iespējams sabojāto tehniku. Emociju uzplūdumā sieviete kā kartona kārbiņu paņēma 16 kg smago defibrilatoru un aizsvieta. Leksikas kulminācija pienāk, kad kliedzošā sieviete mediķis vaino ne tikai savu tēva nāvē, bet arī aiz muguras stāvošās mātes nāvē. Kaisli bija norimusi, notikuma vietā piesteidzās arī valsts policija. Iekļūt dzīvoklī likumsargiem neizdevās, jo saimnieces nekādu nereaģēja uz viņa aicinājumiem atvērt durvis. Tāpēc pacēluši mediķu sejās iemestos 20 latus un sasisto sievietes telefonu, policisti ar mediķiem devās jau uz policiju, lai notikušo noformētu arī juridiski. Cietusī dakteri, kurus ātrās palīdzības strādā ne pirmo gadu desmitu, atzina, ka šis viņai ir pirmais uzbrukums. Ir dzirdējis par kolēģi likstām, bet pašai pat solījos 90. bandīti nav ne pirkstu piedūruši. Tikmēr kopumā aizvadītās Līgo brīvdienas mediķi raksturo kā mierīgas. Daugavpilī notikušas 2 smagas avārijas, vairāk cilvēku slimnīcā nokļuvuši pēc kautiņiem un kāds kungs izkrits pa loku. Šie Jāņi daudz mierīgāk pagājuši. Es domāju arī tāpēc, ka cilvēku mums pilsētā nebija sarīkojums kopējs, kur parasti dažādi negadījumi bija. Vispār